Sveicināti, darbie klausītāji, un arī tie, kas mūs skatās. Jā, mūs var redzēt arī video. Šis ir podkāsts raidījums, un podkāsts raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Mani sauc Elīna Geida, un man blakus sēž Anastasija Laizāne. Šoreiz ir pareizi. Pareizi pateicis. Bet es mēģinu. Es šodien esmu daudz reizi, jo nepareizi tev nosaukus vārdā. Es nepamanīju iegodīgi, bet es ļoti novērtēju. Tu novērtēji, ja? Lūdzu. Paldies. Lūdzu. Bet mēs, protams, kā vienmēr, mēs neesam tikai divi tā. Mums ir absolūti brīnišķīgi viešņi arī šodien, un tā ir Akim. Čau, Akim. Čau. Čau. Paldies, ka tu esi šeit. Paldies, ka uzaicināji. Bija tālu jānāk? Nē, tepat biju fitness zālē. Jā. Nu, fitness. Sports. Es redzēju, ka es tā kā nedzirdu to vārdu, kad pēc fitness jau bija gatavi iet tālāk, bet malacis. Kustība ir dzīvība, kustība ir brīvība. Jā. Brīnišķīgi. Bet no sākuma arī mums jāsāk ar to, kā jāpajautā, kādi tavi vietnieku vārdi. Viņai. Jā, ļoti labi. Man arī viņai. Kas tev? Tieši tas pats. Un es nešpikoju, tā vienkārši sanāca. Tu nešpiko? Man bija sēd bišķpiko. Nē, es atvainojos, ja? Bet, Akim, par to, ka mēs šodien vispār runāsim, es tev prasīju, kā tev pieteikt, bet tad sapratu, ka tev ir tik daudz titulu, tu visu kaut ko dari, vai tu vari lūdzu nedaudz pastāstīt, ko tu ikdienā dari? Cilvēks emulators. Tavā vecumā jau nezinu, kas ir emulators. Labi zinu noteikti. Es arī nezinu. Bija tāds seriāls. Tāds seriāls par tādu vīrieti, kurš mācīja pilnīgi visu darīt. Un tu arī nezini? Es zinu, kas ir emulators, bet par seriālu es nezinu. Viņš maksas no seriāla tas nācis. Es nāku no vides, kur man nebija Latvijas televīzijas. Es skatījos citu valstu televīziju. Ok, labi. Bet atgriežamies pie tevis. Nu, tu esi cilvēks emulators un cilvēks orķestris. Saka, visas lietas, ar ko tu multimākslinieci, viss pilnīgi absolūti. Ko tu darīji ikdienā? Kā mums tevi nodēvēt vislabāk? Parasti es cenšos sevi definēt 4 vārdos. Pilsoniska aktiviste un īstenībā var 3, bet var arī 4. Drēgmāksliniece vai vienkārši māksliniece. Jā, tātad māksliniece, drēgmāksliniece un pilsoniskā aktīviste. Kā tu nonāci līdz visām šīm lietām? Es domāju, ka es nenonācu pie tā, tas kaut kā dabiski veidojas apkārt dzīves gaitā. Es sāku savu ceļojumu laikam tieši pilsoniskā aktīvisma un pilsoniskas līdzdalības jomā un arī kaut kādā partijiskā politikā. Strādāju kādreiz Latvijas jaunas padome, nodarbojoties ar jauniešu interešu aizstāvību. Tad man bija neliels pārtraukums, bet tik un tā arī turpināju darbu citos projektos. Pagājušajā gadā īstenībā es pavisam to aizmirsu. Es biju ANO jauniešu delegātu programmas padomniece dzimumu līdztiesības un vienlīdzības jautājumos. Šitais, tituls arī bija. Wow. Dievs, tu esi paspējusi izdarīt vairāk nekā es, kad paspēšu. Nē, es šaubos. Vienkārši tas tā sakrita. Un arī strādāju mozaīkā īsu laiku par projektu vadītāju asistentu. Un tas tā, runājot par tiem tituliem un kaut kādiem ieņēmamiem amatiem, paralēli šīm visām kaut kā pagājušajā gadā arī sanāca pieķerties klāt radošajai daļai un kļūt par drēgmākslinieci, uzsakot savu ceļu kultūru vietā, kā to mēs saukt, skapis. Un sanāk, pagāja jau gads, vairāk nekā gads, pusotrs gads, man liekas diezgan veiksmīgi strādā arī šajā jomā. Paralēli arī mēģinu sevi kino industrijā. Wow! Jā. Kā tas ir? Kurā no visām pusēm tu esi? Šis vispār ir, man liekas, par šo zinu ļoti maz cilvēku, bet vienkārši tie projekti vēl līdz galam nav pabeigti, bet pagājušajā gadā mani uzaicināja filmēties vienā šausminē un trillerī. Mēs pabeidzam viņu filmēt šovasar.
un nākamgad you will see me on the big screen. Cik forši! Nice. Bet ir bailīga tā filma? Nē, viņa ir bailīga, bet filmēties nav bailīgi. Nav bailīgi. Es vienmēr domāju par tiem cilvēkiem, kas filmē šausmas. Man liekas, es būtu tā kā pārbijis un raudāt visu laiku. Nē, cilvēki apkārt, kas nezināja, ka tā ir filmēšana, gan varbūt bišku izjūtu to bērnu sajūtu. Tas ir tā kā vietējais ražojums Latvijā, Baltijā? Īstenībā režisors ir no Amerikas, bet viņš filmēja šeit Latvijā. Basically Hollywood, tu esi Hollywoodā. Mēs varam to definēt šādi. Un tur arī ar citu tika pacelta kvīru tēma. Es ceru, ka tādā puslīdz pozitīvā noskaņā. Ok. Jā? Nē? Okay, to mēs redzēsim. Saprot, tā kā, ko tu domā pozitīvajā noskaņojumā? Vienkārši tur parādās šī tēma. Es nezinu, vai to var definēt kā pozitīvu atspoguļojumu, jo vispār filma nav pozitīva. Šī nav romantiska komēdija, Anastasija. Bet forši pasties, tu esi arī tā kā, tagad jau arī tā kā kino aktrise. Bet tiešām es saku arī tas, ko es visu dzīvi gribējusi. Viss tie jaunieši paņem un izdara. Vajag forši. Nu, mums ir jāmācās. Mēs runājam tā, it kā mēs jau esam tā kā pensijā, kuras mums nekad nebūs. Es jau jūtos tā. Jā, bet ļoti forši, un tu visu to dari, bet tas, par ko mēs šodien vispār runāsim, tu teici, ka tu esi tā kā pilsoniska aktīva. Kā izpauž tavu pilsoniskā aktivitāti? Nē, nu labi, to ANO, tas ir viens tāds, bet tā kā ikdienā tādā. Jā. Nu, pirmkārt, ir jāatzīst, ka šobrīd man tā pilsoniskā aktivitāte nav kaut kāda lineāra. Teiksim, tā dažreiz ir ļoti aktīva, dažreiz man ir grūti ar šo visu. Jo tas ir ļoti atkarīgs arī no tā mentāla stāvokļa un no tā, kas notiek apkārt. Ir kaut kādas lietas, par kurām man ir fiziski, emocionāli grūti runāt. Ir lietas, par kurām man ir deksme un par kurām esmu gatava cīnīties katru dienu. Es teiktu, ka šobrīd tas izpaužās, ka es nevaru pateikt, ka es ļoti aktīvi meklēju kaut kādas iespējas, kur iesaistīties, bet, kad šādas iespējas parādās, es saku tām iespējām jā. Man, laikam, bija kaut kāds izdegums vienkārši strādājot NVO jomā kopumā un katru dienu saskaroties ar visiem šiem jautājumiem. Un it īpaši, man liekas, tā lielākā problēma. Vismaz man personīgi ir tā rezultāts sajūta, jo it kā tu dari tādas nopietnas lietas katru dienu cīnoties par kaut kādām svarīgām lietām. Un tad tas rezultāts, tu nevari viņu saredzēt rītdien vai pārīt vai aizparīt. Varbūt tev tā cīņā aizņems gadu, 2, 3 gadus. Un tas arī bija tāds aspekts, kas varbūt bišķu to vēlmi iesaistīties šajā visā kaut kādā veidā samazināja, bet nav tā, ka nogalināja pavisam. Bet ikdienā es teiktu, ka tā ir tāda pozīcija, kur es sāku jā tām iespējām. Es šobrīd nemeklēju baigi aktīvi, bet man liekas, esmu tuvu tam brīdim, kad es būšu pilnībā, teiksim, tā noslēgus to geštaltu ar izdegumu, ja tā var to pateikt, pilsoniskajā aktivismā un varētu apsvērt domu meklēt kaut kādas lietas un arī rosināt kaut ko darīt arī no savas puses. Jā, man šeit izdegšana aktīvistu vidū ir ļoti populāra lieta. Jā. Bet mēs, tā galvenā tēma, par ko mēs šodien arī runāsim, ir nebinaritāte, un tu esi nebināra persona, vai ne? Jā. Un saki, kāds bija tavs ceļš pie tā, ka tu saprati šo par sevi, par to, ka tu esi nebināra? Jā. Īstenībā ir tā, es nesen tieši domāju par šo visu, un man bija sajūta, ka šīs viss parādīs man tikai pēdējo 2 gadu laikā, kad es ienācu tieši tajā mākslas industrijā, to tā nosaukt. Bet analizēt bišķu dziļāk, es sapratu, ka man arī bērnībā nekad nebija par sevi tādas noteiktas izpratnes par to, ka es esmu tur puika vai es esmu meitene. Un man vispār šķita tie koncepti, kas eksistēja par dzimumu lomām, par dzimti, par
to, kā mēs sevi reprezentējam sabiedrība, diezgan tā, divaini tie koncepti. Bet pietruka laikam apziņas par to, ka viss šīs domas var kaut kādā veidā konceptualizēt, un ir kaut kāds arī racionāls skaidrojums, kāpēc cilvēks tā jūtās. Es zināju noteikti par nebinārajām personām jau kopš brīža, kad es iestājos visā šajā aktivismu lieta un arī politiski sāku darboties, jo LGBT vienmēr stāvēja man blakus kā viens no galvenajiem topikiem, par kuriem vienmēr runāja, mani uzaicināja runāt un vienmēr kaut kā sanāca arī par šādām lietām cīnīties. Un sanāk, ka pagājušajā gadā es sāku visu to drag karjeru un domas vispār par drag mākslu, ka tādu bija jau sen, kaut kāds pirms 5 gadiem gan jau kā parādījās. Un, man arī ļoti paveicās, ka mana komuna, kas bija pirms skapja, bija diezgan pieņēmoša un, teiksim, tā jauniešu vidū man bija iespēja diezgan brīvi un radoši izpausties arī drag mākslas ziņā, tāpēc es, man liekas, pirmoreiz sevi izmēģināju šādos telos kaut kur ar 15, 16 gadiem, un tad man arī, sāka rāsties kaut kāds tādas vairāk apzinātas domas par to, kā es sevi identificēju kā cilvēku. Un, protams, tā bija tāda arī spēle ar sevi. Vai tas ir tēls, ko es vienkārši gribu piemērot un paskatīties, kā viņš pielaikot un kā es izskatos, kā es jūtos, vai arī tas ir kaut kas vairāk. Un tad skapī sanāk, es sāku uzstāties un man parādījās brīnišķīga dragmama Vinčeska, arī ļoti laba draudzene. Viņa arī sevi pozicionē, ka nebināra personu. Un mēs kaut kā sākam par šo visu runāt, un tad bija jūlijas, un jūlija beigās es pateicu tādu lietu, ka man nostiprinājas kaut kāda, un vēl joprojām īstenībā es tā jūtos, man ļoti patīk, un atkal tas ir vienkārši kaut kāds tēls, kas eksistē manā prātā, kas savieno tādas, visas šīs binaritātes kopā un veidojot kaut kādu vidusceļu, kur es sevi redzu. Tādā maskulinitāte, sievišķība, un es to saucu par tādu brutālu sievišķību. Es nezinu, kāpēc, bet man vienkārši tas tēls ir brutāla sievišķība. Un es vienmēr, kad cenšos paskaidrot, kā es jūtos, ka nebināra persona, es saku, jūs varat paskatīties Gagas pēdējo tūri, un viņai tā skatve bija tāda brutāla, bet tu skaties, un tu saproti, ka tā ir Gaga. Un viņai ir tāds brutāls savienojums starp sievišķību, kas ir manā gadījumā, man īstenībā ir pat tetovējums, es jums pat tūlīt parādīšu. Ļoti labi. Viss slēdz video ātri. Jā, bet tie, kas neredz video, tad mēs varam, tur ir, tā ir sieviete ar pistoli. Un papēžiem. Jā, un papēžiem. Jā. Citas drēbes neredzu. Varbūt viņai nav drēbes. Varbūt nav. Un šīs īstenībā arī ir tas tēls, kas vienā vai otrā veidā apraksta, kā es jūtos, ka nebināra persona, tad savienojot to tādu stereotipisku sievišķību un arī tādu spēku. Es viņu parasti aprakstu Drakulīga. Drakulīgu, jā. Mežogana tādu bišku. Jā, un tad assertive, es nezinu, kā latviešu to iztulkot, bet tādu, assertive, kas ir valsts valodas centram vajadzētu. Jā, tāda, kas spēj pieņemt lēmumus, tāda, kas zina, ko viņa dara. Jā, tā varētu. Kaut ko tādu. Un tad kaut kad jūlijā es pateicu, ka mani var uzrunāt viņai un viņš viņam. Jo līdz tam bija vienkārši viņš viņam, un tad es pateicu, pamēģinām kaut ko jaunu. Tīri prikoli pēc. Un mani tuvākie draugi saka uzrunāt mani viņai, un tā mēs turpinājām, un nevis oktobrī, bet rudenī un ziemā es biju, teiksim tā, savā prātā sievišķības kalngalnā. Es ļoti sievišķīgi arī jūtos, un kaut kādā brīdī man vispār bija aizdomas par to, ka varbūt,
iet arī nevis nebināras personas virzienā, bet arī kā transpersonas virzienā. Bet ir vērts arī atzīmēt, ka nebināras personas arī atrodas zem transpersonu lietu sarga, teiksim tā. Bet es vienkārši vēroju šīs sajūtas, un tad es arī nonācu tur, kur es šobrīd esmu. Piemēram, es zinu, ka tagad es mēdzu izskatīties gan arī ļoti sievišķīgi, gan arī ļoti, vīrišķīgi, ja tā var teikt. Un man nav arī kaut kāds, es arī sapratu, tas ķermeņa disforijas. Man īsti nav nekādas problēmas ar to, kā es izskatos. Un tā es arī sapratu, šobrīd es esmu tajā punktā, kur es saprotu, ka man patīk izmantot viņai vietnieku vārdus. Man patīk izskatīties tā, kā es izskatos. Un principā es saprotu, ka par to mēs vēl runāsim, ka daudziem cilvēkiem varbūt šķiet diezgan dīvaini, kā var šitā izskatīties un izmantot šādus vietnieku vārdus. Bet manā galvā viss saliekās ļoti labi. Bet tas, ko es jūtu arī tajā, ko tu saki, ir, ka tā galvenā doma, ka tu jūties kā tu jūties labi un tu tā kā čeko līdz tam, kas notiek, bet tajā pašā laikā arī eksperimentē. Jā. Es domāju, ka galvenais šajā visā ceļojumā ir tiešām nebaidīties no sevis un arī komunicēt ar cilvēkiem. Jo ir normāli, ka cilvēkiem rodas neizpratne. It īpaši, ja viņi nav ikdienā saistīti ar visām šīm lietām. Tāpēc, manuprāt, tas galvenais, tu vari tas sajūts par to, kā tu jūties, ka cilvēks, kā tu identificējies, ir tīri normāli, ka tas mainās, jo ne mūsu seksuālā orientācija, ne mūsu dzimtas identitāte nav akmeņa cirstā. Tā ir ļoti fluktīva, un tas ir spektrs. Tieši tāpēc vienkārši šajā visā situācijā, manuprāt, galvenais ir komunicēt par tām lietām atklāti, un jā, varbūt dažreiz ir bailīgi, bet tur, kur mēs jūtamies vismaz droši komunicēt par tādām lietām, es domāju, tas ir tas, kas varētu palīdzēt abām pusēm dzīvot mierīgi. Tīri, lai tas nesanāk tā, ka kaut kas ar mani notiek, un es mainos, gan varbūt vizuāli, gan iekšēji, gan ārēji, tā teikt, bet arī teikt, hei, šis ir tas, kas ar mani notiek. Jā, tad tu saki arī, ka nav tā, ka visu dzīvi iespējams vēl kaut kas mainīties arī tavā dzīvē. Absolūti, jā. Es nekad nesaku, ka es nesaku, ka man šie vietnieki vārdi, piemēram, varētu būt līdz manai nāvē. Varbūt, un es arī negribu... nevar neko atgalvot. Jā, un es arī negribu tā kā veicināt to stereotipu par to, ka, jo es reizēm jūtos vainīgi, bet pēc tam es saprotu, man nav jājūtās vainīgai par šo, par to, ir stereotips, ka nebināras personas, ko viņi pamostās no rīta, labrīt, un tad viņi nevar saprast, kāds viņiem ir dzimums. Pamostās un nevar saprast, bet tas ir tik ļoti virspusē, manuprāt, tāda virspusē izpratne par to, kā šīs jautājums darbojās. Manā gadījumā, es tieši tāpēc arī saku, tā komunikācija ir atslēga tādām lietām un savstarpēja cieņa. Jā. Vai varētu būt arī, ka tam ir kaut kur, es nezinu, vai par to, ka ir tik ļoti lieli sabiedrībā bijuši par to, kādai jābūt īstai sievietei, kādam jābūt īstam vīrietim, ko viņi visi dara, un vienkārši tu negribi darīt neko no tā, vai tas ir kaut kas vēl cits? Kaut kas cits kādā ziņā? Tu domā, tā kā kaut kas cits jādara mums? Nē. Es dzirdēju tādu viedokli, ka apmēram, ka nebinaritāte ir tā kā bēgšana no tiem stereotipiem par to, ko dara īsts vīrietis un kādai jābūt īstai vīrietim un īstai sievietei. Un ka nebinārs persona cenšas kā to, es nemācēšu tādu laikam pareizi nodefinēt. Tiem stereotipiem negribu sekot. Jā. Gan jau kā kādam tā arī ir. Es nevaru par citu cilvēku galvot, bet man personīgi daļai laikam jā, arī tā ir, bet es neteiktu, ka es cenšos aizbēgt prom no tiem stereotipiem, jo nav tā kā tu mani iedzini tādā dziļā diskusijā. Nē. Mēs varam iet tālāk. Tā nav. Šķiet, tas arī ir par to, ka pieņemsim, ja tu esi sieviete vai tu identificējies kā sieviete, tad tu vari spēlēties tikai ar to, kas piedien sievietēm. Un ja tu esi otrā pusē, tad atkal tikai ar to. Tad tāds, kā es izprotu to, ka tas ir
ka es sevi nelieku vienā vai otrā kastītē, ja man šķiet, ka šis tā kā ar šo es jūtos labi, neatkarīgi no tā, kurā kastītē tas ir, tad, man liekas, nebinaritāte, vismaz manā izpratnē ir vairāk par to, ka tu neliec sevi tik ļoti tajā vai tajā frontē pusē kastītē, kā lai mēs to nosauktu. Bet es pieļauju, ka ir kaut kādi gadījumi cilvēkiem, kur ir tāds, ka tā varētu būt arī atkal kā ar savu eksistenci, tā ir kaut kāds aktīvisms un protesta akcija arī kaut kādā ziņā. Jā, es domāju, ka tā arī varētu būt. Man šķiet, man šķiet, ka tajā jautājumā vairāk bija tāds, es pieļauju vairāk tavā perspektīva, vai tas ir, nezinu, vairāk protests vai vairāk tāds paspēlēties ar vienu vai ar otru, vai vienkārši tas ir tā, kā es jūtos un kāda atšķirība, vai nezinu, šī žakete vai šis krekls ir no vīriešu nodaļas vai no sieviešu nodaļas. Vispār es gribētu daudz vairāk unisex drēbju. Daudz bet man liekas, parādās ar vien vairāk un vairāk. Es ļoti ceru. Un jau, man liekas, jau kādu laiku arī pat tādām, nezinu, kas man pazīstam, ka tādas izteikti sievišķīgas, tur varbūt mans draudzenes sievietes, kuras iet un ļoti bieži kaut ko nopērk tur vīriešu nodaļā vai kaut kādā citā nodaļā. Tas vienkārši reizēm kvalitīvi un lētāk. Jā. Un viens vairs tā kā nešņācis tevi, kad ieraug tā nepareizā dzimumu nodaļā. Jā. Bet klausies, arī šeit ir ļoti bieži izskan šādi viedokļi, ka nebinaritāte ir trends. Kāds ir tavs viedoklis par šo apgalvojumu? Jā, es domāju, ka šīs apgalvojums vienkārši nav patiesi tīri no vēstures perspektīvas. Nebinaritāte kā tāda pastāvēja dažādās kultūras. Mēs varam paskatīties uz Havājām. Tur Havaju salās eksistēja nebinaritāte. Ja mēs runājām par Indiju, tur arī pastāv nebinaritātes koncepts. Tā sajūta, ka tas ir trends, rodas no tā, ka mēs vienkārši sakam par to runāt. Un tas ir stāsts tieši tas pats kā par seksuālo orientāciju, ka tagad visi pēkšņi ir geji. Tas nav tā, ka visi pēkšņi ir geji, bet līdzīgi, kad cilvēki iznāk no skapja, nezinu, kad viņiem ir 50, 60, vienkārši viņi sāk justies komfortabli, ērti un parādās tā droša vide, kur viņi varētu izpausties, nebaidoties par sevi, par savu drošību. Un tieši tas pats attiecās arī uz mūsu dzimtes identitāti. Plus noteikti arī šobrīd, man liekas, salīdzinot ar visiem citiem vēstures periodiem, tā gender studies, ka tādi viņi parādās un eksistē un pēta visas šīs lietas, un tas arī palīdz vispār. Tas nav tikai par nebinaritāti, bet kopumā par tiem dzimuma konceptiem, kas eksistē mūsu sabiedrībā. Tie koncepti lēnām, bet viņi sāk brukt, un tas ir tīri normāli, ka šī sabrukuma dēļ cilvēki dažreiz arī jūtās nekā viens, nekā otrs, un arī nonāk pie tā, ka tā bināra sistēma nav īsti viņam derīga. Jā. Bet, piemēram, kā notiek, piemēram, nezinu, ja kāds nepazīstams cilvēks, tevi nepazīstot, izmanto varbūt nepareizos vietnieku vārdus. Ko tu dari? Un kā vispār tu iesaki cilvēkiem rēģēt un kā būt kādā interakcijā, kā būtu jādara pareizi, tavuprāt? Es esmu ļoti mierīga pa dzīvi. Tajā ziņā, ka es varbūt neesmu mierīga kaut kādās citas dzīves jomās, bet Tev ir tāds vibes, tāds comforting, mierīgs vibes vispār. Jā, man es baigi nekonfliktēt. Protams, es varu konfliktēt ar cilvēkiem, bet es varu lamāt? Nē, jā. Man nepatīk baigi dirsties ar cilvēkiem, ja godīgi. Es parasti, pirmkārt, ja es uzsāku sarunu, ja man ir tā privileģija vienkārši pateikt pirmo teikumu, burtiski, es tur satieku kādu, es arī uzreiz izmantoju kaut kādu, vārdu, kur ir skaidri definējums tas vietnieku vārds, proti. Es jūtos priecīgā, ka es tevi satiku. Es šodien biju sporta zālē, kur es nezinu, tā kā kaut ko tā, whatever. Tad vienkārši es izmantoju kaut kādus vārdus, kur, paliek skaidri. Bet, ja cilvēks, saka, ka viņam, piemēram, manā gadījumā, ja es jūtos ērti un komfortabli, jo man ir jāatzīst, ir situācijas, kur, es kasieram
Rimī neskaidrošu savu nebinaritāti. Es vienkārši neturēšu savu laiku, un es neredzu, tā kā es redzu jēgu no šī, bet es uzskatu, ka man nav dažreiz kapacitātes un vēlmes iesaistīties tajās diskusijās, jo tad man... es Ribčikā pavadītu ļoti ilgi, skaidrot katram konsultātam savu nebinaritāti un kāpēc ir jāizmanto konkrēts vietnieku vārds. Bet, ja es esmu darba vietā vai kaut kādā vidē, kur man ir jābūt ilgu laiku, vai man ir jāveido tādas attiecības ilgtermiņā, es skaidrošu, teikšu, un es teiktu, ka īsti nebija gadījuma, kad, vismaz es nebiju tādās vidēs, kur man ilgi bija jāuzturās, un kādam bija tāds, tu būsi him, whatever you say. Man vienmēr bija, varbūt cilvēki nesaprot līdz galam, tas arī ir pilnībā normāli, bet tā cieņa no citiem cilvēkiem bija izradīta noteikti. Tad tev ir bijis pārsvarā ļoti laba un pozitīva pieredze. Es arī jūtos tāpēc ļoti privileģēta, jo es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir daudz sliktāk. Jā. Kāds varbūt būtu tavs ieteikums cilvēkam, ja es, piemēram, ieraugu kādu cilvēku un es nezinu, kādas vietnieku vārdus izmantot, vai, piemēram, tavā gadījumā, vai tas ir kaut kas tāds, ko tu iesaki, ka pienākt un, hei, čau, kā tevi sauc un kādi ir tavi vietnieku vārdi, vai ir jātur ausis un acis vaļā un jāklausās kādu valodu tu izmanto. Kāds ir tāds visvienkāršākais veids, ja es nezinu, kā approachot tā teikt to cilvēku? Es zinu, kā es darītu, bet es gribētu dzirdēt tavas domas. Manā izprātnē vispār nav tāda universāla padoma, jo es tiešām skatos pēc situācijas, bet es teiktu, ka pajautāt ir tas visvieglākais veids ar tādu piebildi, ja tu jūties komfortabli, vai tu varētu man pateikt savus vietnieku vārdus. Jo ir gadījumi, kad cilvēki nejūtās komfortabli, un tas ir normāli. Tā kā, ja es pajautāju kādam, pagaidi, kad cilvēki nejūtas komfortabli pateikt savus vietnieku vārdus. Bet piemēram, es vienkārši varu iedomāties situāciju, kur cilvēks, kas izmanto viņam, piemēram, ir blakus cilvēks, kas viņu pazīst tik un vienīgi, kā viņš viņam vai viņa viņai. Un, tā kā es negribu arī nevienu pušot no tā skapja un likt publiski teikt to, ko cilvēks varbūt negrib. Bet overall es domāju, ka noteikti var pajautāt un, pārsvarā, man liekas, cilvēki ar prieku, dalītos ar tādām lietām. Tad nav ko asumot, nav ko pieņemt, labāk ir vienkārši iečkoties, vai tas ir ok, un pajautāt. Jā, tas ir visdrošākais veids. Man arī šķiet, ka, ja sanāk, ka sūmot, man pašai arī vienkārši tā ir gadījies, piemēram, kaut kādā pasākumā, kurus vadu vai kā, tādā kaut kādā korporatīvajā vidē, kur tu redzi, ka cilvēkam varētu būt citi vietnieki vārdi, kādam darbiniekam, pat uzrunājot mikrofonā un tā, vai kā, man var sanākt tas sūmot bieži vien, jo tajā brīdī es arī negribu justies tam cilvēkam kaut kā citādāk prasot pēkšņi, un citiem es neesmu prasījis, bet šeit es varbūt prasu. Un man šķiet, ka ir fine arī, ja pēc tam man kāds atnāk izlabot, gan es neapvainoties, ka tev izlabo, un vienkārši arī nekrist lielā drāmā, vai ne? Jā, protams, mēs visi varam kļūdīties, ka man tas ir normāli. Jā. Tālūk, es vienkārši domāju, man ir vienkārši bijis tāds gadījums, un es par to ļoti bieži domāju. Bet tu teici, ka tev ir bijis tiešām, bet vai ir kādi svešinieki, kas mēdz, piemēram, tu esi influenceri, man Anastasija teica, un tas ir influenceri, un vai tev mēdz? Man jau piešķira šo statusu, es pat nezināju šo. Anastasija tā teica. Nē, es vienkārši daudz redzu tevi sociālajos tīklos, un es nezinu, kā man dalās tā gradācija. Gan jau lēc ārā visvairāk storika viņas, varbūt. Pēc, kad bieži skaties. Varbūt. For you page, un viss. Es tev arī sekoju, man liekas. Nezinu, vai visos, bet, Instagramā tik tā kā taču. Tas rudens. Es ļoti gaidu to brīdi, kad es varēšu daudz paklepot. Bet nē, viss ir kārtībā. Bet šī ir droši vidi, lai klepot. Jā. Būs labi. Bet, es gaidu, ka tu klepos. Nē, es neklepošu šobrīd. Bet droši vien, ka fonā varēs dzirdēt kaut kur. Bet es gribētu pacelt to Instagram un TikTok tēmu.
Jā, vai ko tev cilvēki parasti raksta vai viss ir forši, vai ir kaut kādi random jocīgi komentāri, vai ir kaut kādi riebekļi, kā tu reaģē? Nu, ir. Vispār, par to pozitīvo pieredzi es vienkārši gribēju par šo reflektēt. Ir vairāk, kas ir, tā tuva komunikācija, jā, ar cilvēkiem, kas man ir pazīstami vai, ikdienā, jā. Tur man nav baigi liela problēma. Bet tā, protams, es jūtos privileģēta, bet tik un tā kaut kā tīpaši, es nezinu, kāpēc, bet pēdējo 2 vai 3 mēnešu laikā es kaut kā piedzīvoju vispār. Es līdz šim brīdim nekad nebiju saskarusies ar kaut kādu emocionāla vai fiziska vardarbība no svešiniekiem, bet tie pēdējie 3 mēneši bišku mainīja situāciju. Vasara beidzās, visi bēdīgi. Es nezinu, laikam jūnijā nedrīkstēja sīst gejus un nevinārs personas, beidzās var atkal. Bet par to nebinaritāti es īstenībā nezinu, mēs bijām ar manu draugu Sarkandaugavā, mēs filmējam tur video, un mēs gaidām taksi. Es Anastasija, man liekas, pat stāstīju šo stāstu. Mēs gaidām taksi, mēs stāvam pie Lidla. Mēs runājam par braucienu uz Daugavpilī, par ko es vēl varbūt pastāstīšu šoreiz. Un out of nowhere, es pat nepamanīju, kāds notika. Pieskrien 2-metrīgs vīrietis, paņem manu draugu, mani tur, es domāju, ak, mans Dievs, un viņš saka, dievički, čo, meitene, ko, un man bija tāds, un neskatoties to, ka man krievu valoda ir dzimta valoda, es vispār pazaudēju, spēju runāt, man bija tāds, vai kas notiek, un viņš beigās mūs palaida, un mēs ar manu draugu ejām klusi uz to taksi, es sēžos, mēs braucām, es saku, tajā Daugavpilī būs interesanti, ja mēs šeit runājam par Daugavpili, un mēs pēc tām jokojam, vai cilvēks mani atpazina vienkārši, jo es nezinu, kā vispār, kā es neuzskatu, ka es izskatos kaut kā ļoti vispār nebināri, teiksim, tā stereotipiski. Un tas cilvēks paņēma tā kā tevi riktīgi aiz pleci. Jā. Un vispār tas bija šoks. Vairāk neko neteica? Viņi vienkārši dievišķi, dievišķi, čo. Es domāju, kas ir šīs? Vienkārši what the fuck. Un tā bija pirmā reize, burtiski man nekad neuzbruku uz ielas, nekādu mūžā, ne drēgā, nekas man nebija. Un es staigāju, es drēgāju tikai pa centru un to Tallinas iela, bet tā nekad nebija tā, ka... Tallinas. Tur Tikai, ka tu izklausās, ka ir kaut draga iela Tallinas. Tā ir. Es tur sanācu. Bet jā, un es tur staigāju, tur nekas nekad nebija, lai gan maniem draugiem un paziņām tur gan gadījies saskarties ar fizisku vardarbību. Bet jā, vienkārši runāju par to pozitīvu pieredzi. Nevienmēr tā ir pozitīvi, tīpaši, ja es nonāku kaut kādās apkājumas, kur varbūt tas iecietības līmenis nav tik augsts kā centrā vai pie Kaņepes kultūras centrā. Bet atgriežoties pie tiem komentāriem, man vispār visi, man TikToki aktīvi, burtiski, katram TikTokam stabili ir viens komentārs, un pat tas varētu būt TikToks, man, piemēram, šodien ieliku vispār sadarbības TikToku, un par tālmācību vienu no augstskolām. Un pirmais komentārs – gejs. Man bija tāds forši. Un, ja mēs runājam vienkārši par kaut kādiem TikTokiem, kas riktīgi aiziet, tur stāpīja vienkārši iet viss kaut kas. Man bija TikToks par tiesībām. Ak, mans Dievs, kā es liku tiesības un kā es nenoliku tiesības. Tur tādas diskusijas veidojās. Un cilvēki vispār... Par tev braukšanas stilu? Gan par braukšanu, gan par to, kā mana dzimtas identitāte ir saistīta ar manu spēju vadīt vai nevadīt mašīnu. Un kā vispār, jo tur bija stāsts par to, ka es mēģināju nolikt tiesības un pēc 6 minūtēm instruktors pateica, lūdzu, braucām atpakaļ. Eksāmens nav nokritos. Tas bija eksāmenā vai tas
bija jā, braukšanas? eksāmenā. Tas bija eksāmenā. 6 minūtes. Bet, 6 minūtes, bet, jā. Cik ilgi parasti ir eksāmenis? 40 minūtes. Man vienkārši nav tiesību. Redz, var mēģināt kopā ar mani. Un cilvēki tur teica, protams, ar tādu cilvēku vispār nosēdēt viena mašīna, es pat minūti nevarētu nosēdēt, kā vispār tiesības šādiem visiem var dot. Bet kā tas ietekmē tavu braukšanu? Tāpēc, ka viņi arī ir apjukuši, jo sievietes sūdīgi taču brauc, vīrieši labi brauc, bāc, kas ir šeit? Kas ir notiek? Tur gan jau ir kaut kāds apjukums, bet tas nav tas sliktākais. Man īstenībā, es domāju, cilvēki vai nu ir pilnībā bezkaunīgi, vai tā arī sajūta, ka nekad nekas nebūs. Ne par vārdiem, ne par ko citu, bet man stabili zem video, kur ir, nezinu, par homofobiju vai par... Īpaši, mani mīļākie video ir vai nu ar drēgu, vai nu, kur es izskatos kaut kā... ka es eju uz skapi, piemēram, Tad man stabili tur tik daudz nāves draudu, un burtiski cilvēki raksta tur, kaut vai tevi nošautu, izdrāstu kaut kādā tur nostur. Un es vienkārši domāju, un es tā kā nekad neņēmu šīs lietas tūp pie sirds, bet vienkārši tas apjoms, un man vienmēr ir jautājums, vai tiešām cilvēki tā kā... Man pēdējā laikā vispār sāks šķīst, ka cilvēki bieži vien raksta kaut kādas tādas lietas, jo bieži vien es pat esmu redzējis kaut kur neloģiski, nesaistīti. Kaut kas raksta to. Vienkārši, lai dabūtu to uzmanību, ka kāds vai nu ielēko, vai atbild uz tavu komentāru, ka viņš vienkārši nemaz varbūt bieži tā nedomā, bet ļoti grib to uzmanību. Un tāpēc komentārā, jo tāds komentārs obligāti uzreiz tā kā, kāds vai nu ielēkos, vai kāds uzrakstīs, tu esi loks, vai kāds uzrakstīs, tu esi foršs, pretī, ka gribas to uzmanību bieži vien. Bet cilvēki raksta tāds crazy lietas. Pilnībā slimas lietas. Jā. Bet es ceru, ka raksta arī vai reaģē arī kaut kā pozitīvi, ka nav tā, ka tas sastāv tikai no... Es saku, reku, tu atkal patālini sielai. Protams. Labi, tu varbūt nevajag teikt, par kur jau tu staigā. Nē, viss kārtībā. Es jau tur tik bieži tagad nestaigāju. Meklēt man citos rajonos. Citās ielās. Bet runājot par tām pozitīvām, noteikti ir arī kaut kāda kontrreakcija no cilvēkiem, kas bišķi labāk un adekvātāk domā. Bet... interesanti ir cilvēki ir kaut kā agresīvi, un es vienkārši arī domāju par to, ka man ir pieņēmums, ka visi cilvēki apkārt domā līdzīgi kā es, un tāpēc es tur, es jūtos diezgan, es tiešām jūtos droši ikdienu, labi, varbūt pēc visiem tiem negadījumiem pārdaugā, Sarkandaugavā es kaut kā nejūtos tik droši, bet, īstenībā es nejūtos baigi apdraudēta, bet šādi komentāri man ik pa laikam, tīpaši, kad es braucu sabiedriskajā transportā, jo es dažreiz pamanu, un es varu to saistīt varbūt ar to pašu TikToku, jo man kaut kā pēdējā laikā, es saku septembrī aktivizējos tur, un kaut kā cilvēki man saka atpazīt uz ielas un tā tālāk, bet es visu laiku sev uzdodu jautājumu. Ja man cilvēki saka atpazīt uz ielas un teikt, es tevi redzēju tur, foršs kontents, vai pastāv iespēja, ka tas cilvēks, kas man raksta, es tevi piestīšu, vai es gribu tavu galvu izšķaidīt pret sienu, vai šādu cilvēku arī iespējams varētu satikt kaut kur sabiedriskajā transportā vai uz ielas. Tas ir tāds vienkārši reality check, un no vienas puses man ir, man ir bišķu bail, no otras puses es nezinu, cik ļoti tas vispār ir iespējams. Ļoti gribētu cerēt, ka cilvēki vairāk ir drosmīgi internetā nekā uz ielas. Un es arī ļoti ceru, ka tu reportē un ka tā reportēšana vismaz kaut ko, pakustina, risina. Vienu brīdi mazliet bija arī nedrunas monitorings. Es tur strādāju. Jā. Man liekas, viņš arī notiek, jo varbūt tas ir labs brīdis arī atgādināt par to, ka ja ir kaut kādi tādi gadījumi internetā vai ne internetā, par tiem ir jāziņo. Obligāti. Ir jāziņo, jo arī var notikt reāls lietas. Nav tā, ka obligāti vienmēr, tur nekas tāpat netiks izdarīts, nekas nesniegs. Man liekas, tā kā jo vairāk ziņo, jo vairāk tad sāks šis, ka tā tiešām ir problēma. Jā. Tīri pat, lai būtu tā statistika, ar ko strādāt visiem tiem interešu aizstāvības ekspertiem un cilvēkiem, kas strādā organizācijās. Un arī ir ļoti laba mājaslapa drošinternets.lv, kur, ja negribās baigi rakstīt iesnīgi vai vēl kaut ko tādu, tu taisi screenshotu, tu vari noreportēt to
jebkurā sociālā, tu reportē sociālā, tu vari taisīt screenshot, tu paņem to linku, tur visu vari salikt, tu vari to anonīmi reportēt vai arī ierakstīt savu vārdu, uzvārdu, un tad attiecīgi viņi rēties. Un cik man ir bail melot, bet tur ir dažādas institūcijas iesaistītas, gan jau ka kaut kādā arī valsts policijas daļā. Bet jā, ļoti labs. Jā, jo tas arī neatiecas tikai uz LGBT saistītajām tēmām, bet vispārīgi. Nav ok cilvēkiem vēlēt nāvi, nav ok cilvēkiem vēlēt fiziskas kaut kādas ietekmēšanas un tā tālāk. Tā noteikti. Lūdzu ziņojiet. Un neesat dirsis. Jā, tas tāds ikdienas atgādinājums. Jā. Observācija. Es vēl gribētu iebakstīt par šito. Iebaksti, jā. Tas ir ļoti, ļoti labs. Tu minēji, tad, kad mēs gatavojāmies ierakstam par to ally not by choice, bet... By mistake? Jā. Lūdzu pastāst. Jā, man īstenībā... Netīšais atbalstītājs. Jā, sabiedrotājs. Jā. Man ir daudz cilvēku, kas raksta, tu esi neizdevies vīrietis un tu neesi īsta sieviete. Un man katru reizi ir tāds, jūs esat ļoti tuvu patiesībā, jūs īstenībā esat ļoti, un tu tādi naidīgi, tur var jūs to, ka tu neesi vīrietis un tu neesi sieviete. Bet man ir tāds, tā arī ir. Un man nesen bija gadījums, īstenībā, varbūt, man bija milīgi, ka es stāvēju pieturā, es tieši jums arī stāstīju pirms mēs sākam rakstīt šo visu. Tur stāvēja 2 bērni, 5, varbūt 6 kādi. Un viņi skatījās uz mani un krieviski teica, meitene, nē, tā ir puika. Nē, meitene. Nē, puika. Nē, meitene. Man bija tāds jābēr. Jūs redzat kaut ko ļoti tuvu patiesībā. Kā tu paskaidrotu nebinaritāti bērnam? Nebinaritāti bērniem es paskaidrotu, tas ir labs jautājums, bet es paskaidrotu, ka mūsu sabiedrība pārsvarā mēs redzam ikdienā, ka ir sievietes un ir vīrieši. Daži cilvēki jūtās kā vīrieši, un daži cilvēki jūtās kā sievietes. Ir arī tādi cilvēki, kas nejūtās ne kā sieviete, ne kā vīrietis. Un tādi cilvēki ir tādi paši, kā mēs visi esam, viņiem ir visi tādas pašas tiesības, un es katram bērnam ieteiktu vienkārši ar cieņu un tādu sapratošu sajūtu vienkārši pret visām šīm lietām atteikties un arī pastāstītu visticamāk par vietnieku vārdiem. Vienkārši, kā salīdzinājumā minētu, kā mēs visi jautājam vārdu, kā tevi sauc. Un tad mēs redzam ik pa laikam, ka pieaugušie nezin, ko nozīmē vārds vietnieku vārds. Viņi uzreiz domā, ka tas ir kaut kas saistīts ar LGBT. Un viņi tā kā, man nav vietnieku vārds. Nē, tev ir, mums visiem ir vietnieku vārds. My pronouns are USA. Jā, es tieši arī runāju par to Donaldu Trumpu video. Es stāstīju, kur viņam prasa, kāda viņa vietnieka vārds. Viņš saka, es nezinu. Viņš saka, are you fluid? Kā tu nezinu? Tā kā šodien vienkārši nezinu, kur kā jā, vietnieki vārdi ir Nepināšu Donald Trumps. Jā, mūs to mācīja skoliņā ļoti agri, kas ir vietnieku vārdi, jā. Bet, tu iepriekš minēji par braucienu uz Daugavpili. Tev bija brauciens uz Sarkandaugavu, un pēc tam tev bija bail braukt uz Daugavpili. Kā beigās bija? Bija tik bailīgi, kā domāji? Beigās bija fantastiski. Tiešām fantastiski. Es braucu uz Daugavpili, es atzīšos ar tādiem stereotipiem, un, viss man pieņem bija tiešām aizspriedumos balstīti. Viss tās sliktākais, kas varētu būt, notiks Daugavpilī. Tieši Daugavpilī. Jā, un es braucu uz turieni, un mēs braucam ar Alfu. Piedod, ātri, no kurienes tu pati esi? No Rīgas? Jā, šobrīd esmu rīznieks, bet es piedzīvoju Rīgā, līdz 7 gadiem dzīvoju Jūrmalā, tad pārvācos uz Rīgu. Tas ap Buržu pilsētas. Jā, un tad atpakaļ uz Jūrmalu, un tad atpakaļ uz Rīgu. Okay. That's a lot of migration. Jā, tur migrācija riktīgi bija. Tā kā rīdzniece, jūrmalniece,
Rīgas rajona. Bet ne Daugavpilsnieks vēl. Un tad mēs braucām uz Daugavpili un vilcienā mēs nopietni runājam, vai mūs varētu tur nodot. Bet mēs atbraucam. Un es vienkārši arī dzirdēju, jo es jautāju cilvēkiem, kas bija Daugavpilī, kādas viņam bija tās sajūtas. Un mani visi draugi vai pazīstamie teica, ka viņiem ir sajūta, ka viņi ir nonākuši kaut kādā mazā Krievijā. Un es braucu ar šo visu sajūtu, ka es tagad atbraukšu uz kaut kādu mazo Krieviju un ka būs riktīgi tā interesants vikends. Un es atbraucu uz turieni, un mēs gājām pie to Rīgas ielu un nonācām te pasākuma vietā, noskatījāmies to filmu. Un es teikšu, tā bija vienkārši ideāla sakrītība, ka mana pirmā reize Daugavpilī sakrita ar tās dokumentālas filmas Heteropils. Ļoti laba filma, iesaku visiem noskatīties. Es pazaunēju, par ko es runāju. Jā, ka tā pirmā reize Daugavpilī sakrita ar to pirmizrādi, jo tā filma tik ļoti palīdzēja laust kaut kādus stereotipus un paskatīties vispār uz Daugavpili kā no cilvēcīgas puses, nevis no tādas politiskas puses, jo man liekas, mūsu diskurs, kas ir ap un par Daugavpili, ir ļoti tāds radikalizēts, sašķelts, polarizēts, un no turienes arī man bija tas priekšstats par to, ka es tūlīt atbraukšu, būs vienkārši pizdēts. Un tā dokumentāla filma parādīja par to, ka tur ir burtiski cilvēki, kas, man arī noteikti ir aizspriedumi un stereotipi par cilvēkiem, kas izskatās, ka viņi varētu mani heitkraimot uz ielas, un viņi teica tik mīlīgas, siltas lietas par LGBT cilvēkiem, par to, ka, viņš kārtībā, taču viņi var dzīvot, un pat pamājā ar to varaviksnes kārogu kameras priekšā. Man patīk, cik mēs ļoti cik jauks lietas, ka viņi drīkst dzīvot. Tas ir tik jauki, bet tā latiņa ir tik zema dzīvē. Ne jau pret Daugavpili, bet vispār dzīvē. Jā, tas arī ir fakts, bet, jo es biju gaidījis, es sagaidīju tajā. Protams, tur arī bija cilvēki, kas ļoti agresīvi uzvedās, bet jā, un tā vienkārši pirmizrāde ļoti palīdzēja kaut kādas lietas mainīt, izpratne par Daugavpili, un pēc tam mēs pavadījām foršu vakaru ar aktivistiem, ar vietējām cilvēkiem, kas cīnās, un vispār tas arī bija tāds iedvesmas avots paskatīties uz cilvēkiem, kas iestājās par LGBT plus tiesībām, un vispār par eiropeiskajām vērtībām kopumā Latgalē un Daugavpilī. Un, ar kādu mēroga sūdu viņi saskarās un sastopās ikdienā ar to, burtiski es citādi nevaru to nosaukt teroru no visādām pusēm. Un, tiešām varonīgi viņi izskatās manās acīs, un, manuprāt, viņi ir tie varoņi. Bet runāju par Daugavpili, man ļoti patika. Priekš manis tā ir ļoti interesanta pilsēta. Es teiktu, ka tā ir viskolorītākā pilsētā Latvijā, kuru es esmu apmeklējusi. Man ļoti patīk Cēsīs, bet Daugavpils ir vienkārši tāds. Tur ir kaut kāda ļoti īpaša gaisotne. Ne laba, ne slikta. Tas ir tas iespējas, ar kuru es aizbraucu prom, ka tā vienkārši ir ļoti interesanta vieta. Jā. Man patīk. Es biju katru reizi, man ļoti, man ir varbūt mazāk risku tur braucot, bet vai jebkur, tā kā stereotips, ka man nebija bail, bet man tur katru reizi ļoti patīk. Man liekas, man kā cilvēkam no Latgales gribētos teikt, man šķiet, mēs par to arī runājām, es Daugavpilī, ka man liekas, katram cilvēkam, kas ir kaut kādā ziņā iesprūdis Rīgā savā domāšanā, jo man arī bija tāda sajūta, jo mēs tikāmies tajā filmas pirmizrādē, ka man ir tāds morāls nogurums no tā, ko dzīvē darīt, vai es vispār vai es daru pareizās lietas un tā tālāk, un priekš kā es to vispār daru. Bet pēc tās filmas maz par to, ka tas tik ļoti parāda to cilvēcību, ne tikai Daugavpilī, bet arī Latvijā, ka kaut kā ļoti daudz, kas saklikšķēja, man liekas, mums tik ļoti ir daudz ko redzēt, un katram ir jāizbrauc uz Daugavpili un jāpaskatās uz to, kā cilvēkam uz cilvēku. Un kā, tad tie ir 200 kilometri, mēs visi esam vienas valsts iedzīvotāji, un tas nav tik tālu,
Bet mēs mēdzam dzīvot, un mēs dzīvojam dažādos informatīvajos burbuļos un sociālajos burbuļos, un ir, lai labāk vienam otru saprastu, man liekas, ārkārtīgi vērtīgi. Parakstos katru vārdu. Braucam uz Daugavpilu. Jā, vienīgais nepaliekam tajā viesnīcos. Es paliku tajā viesnīcā Latgolu. Es arī paliku tur. Tur kaut kas galīgi nebija labi tajā numurā, kur es biju. Bija kaut kas mirdīgs. Man bija okay. Manā gadījumā bija, varbūt tas brokstis bija tās interesants. Tas ļoti tā lielā sieršķēle. Jā. Tas bija tāds interesants. Bet mēs arī ar Anastasiju runājam par to, ka riktīgu dregbranču varētu uztaisīt tur augšā. Tur būtu grandiozi. Tā vispār izskatās. Tur būtu grandiozi. Interjers varētu būt. Mēs to domājamies izskaņai. Pēdējā vārdu varbūt tu vari pateikt, ko tu vēlētos, pateikt citiem, ko jaunieši vēlas vispār, ko tu vēlies kā jauniete, un lai cilvēki varbūt saprot par dzīvi un par nebinaritāti. Kādi tev atvadu vārdi? Es domāju, ka mans vēstījums vispār ne tikai šī jautājuma sakarā, bet vispār pa dzīvi ir mums vairāk vajadzētu mēģināt ieklausīties citu cilvēku teiktajos, sadzirdēt tas lietas un tiešām pielietot to cieņu kā galveno komunikācijas aspektu. Ir normāli nesaprast lietas. Ir pilnībā normāli nesaprast nebinaritāti. Tas ir atkarīgs no mūsu iekšējas pieredzes, un es arī ticu, ka ir cilvēki, kuriem nav iespējams viņiem saprast nebinaritāti. Un es arī neprasu katram cilvēkam tagad pilnībā saprast mani, ka cilvēku vai saprast nebinaritāti no A līdz Z. Ko es prasu un ko es domāju ir ļoti svarīgi. Un tas arī, miedarbības un mierīgas kopa būšanas tā galvenā sastāvdaļa ir tiešām cieņa, un spēja, un man nepatīk vārds tā tolerance jo vienkārši paciest lietas. Un kaut kāda diezgan negatīva konotācija šim vārdam ir. Bet tiešām mēģināt izprast ir normāli, ka līdz galam varbūt nebūs skaidrs un nevarēs saprast, bet tik un tā saprast, ka cilvēki ir dažādi. Un līdzīgi, kā mēs cienām citu cilvēku vārdu, jo, ja mēs, piemēram, es sevi saucu par Akimu, tad, es būtu priecīga, lai man sauktu par Akimu. Es arī tieši tāpat būtu ļoti priecīga, un es domāju, tas ir vienkārši tāda basic lieta. Ja es gribu, lai mani uzrunātu kā viņai, tas pilnībā nekā neatšķirās no tā, ka es prasu savu vārdu nosaukt tā, kā viņš man ir un kā es vēlos. Jā, tā ir Anastasija. Es tieši par to pašu iedomājos. Tā ir. Jā. Paldies tev, mīļš. Sirsnīgs paldies. Jā, paldies ļoti, mums tāds viegli un forši. Tāds cozy. Cozy, I feel cozy. Es arī. Jā, ļoti labi. Paldies tev liels, ka tu atnāci. Paldies, ka tu ar mums parunāji. Paldies, ka tu skaidroji. Un paldies tev. Namaste. Namaste. Jā, un paldies visiem, kas klausījās un arī skatījās. Šis ir raidījums podcasts, kas ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Paldies. Čau.